Šogad lielākie Madonas novada dārzeņu audzētāji uzņēmuma Aiva G saimnieki par gurķu un tomātu ražu nesūdzas. Gurķu pirmā raža jau iet uz beigām, bet tomāti jau sen nav padevušies tik labi. Lai uzlabotu ražību, šī ir pirmā sezona, kad barkavieši no kūdras pārgājuši uz kokosa augsnes izmantošanu. Atšķirība ir tā, ka ražo daudz intensīvāk un ir raža arī daudz lielāka, par ko mēs esam ļoti priecīgi. Bet droši vien kūdrā kaut kādu daļu tomēr atstāsim, kaut kā vēl pierast no seniem laikiem, kad gribas arī tādu intensīvāku garšas īpašību arī gurķiem, tomātiem. Bet starpību garšas ziņā mēs paši nejūtam. Barkavas tomāti un gurķi tiek audzēti hektāra platībā, un saimnieki uzskata, ka, lai izdzīvotu šodienas konkurences apstākļos, uzņēmumam ir jāattīstās. Tieši ar jauno kokosa audzēšanas tehnoloģiju Aiva G ir uzaicināti apsaimniekot lielas siltumnīcu platības, ko būvēs Kārsavas pusē. Mēs paši esam iesaistījušies vienā projektā Kārsavas novadā. Patreiz jau notiek tā projekta realizācija, kur tiek būvēta ļoti moderna siltumnīca, kur būs audzēts tā kā getliņos ar apgaismojumu. Mēs esam pieaicināti kā ražu izaudzēt ražu Kārsavā. Un tur tiek blakus būvēta viena no modernākajām koģenerācijas stacijām. Nākamais projekts pēc veiksmīgas tā pirmā projekta realizācijas, nākamais projekts plānots ir Barkavā. Sezonas laikā darba vietas siltumnīcās rod ap 10 strādājošo. Pārsvarā tie ir ilgadēji darbinieki. Valentīna Barkavas siltumnīcās strādā jau 12. sezonu. Podojam podiņus 2. apritē tomātiem. Kā šodien rādās, šogad bija laba raža, ir salīdzinot? Smagāki tomāti, gurķi. Tajā kokosā, vairāk, lielāka raža un labāk aug viņi, straujāk. Vai jūs pati jau te tā, jau es saprotu, ne pirmo gadu strādāju? 12 gads. Kā ir? Normāli, jau varu turos, ka tik veselība ir. Ja nebūtu šī uzņēmuma, kur tad strādāt Barkavā? Barkavā nav kur, gan jau citur kaut kur meklēt. Piemēram, Rīgā, Zivīs vai vēl kaut kur Purvā varbūt tepat ir blakus. Bet te pie mājas? Jā, gribas jau pie mājas tuvāk, jo tomēr gadi arī nav tik jauni vairs. Pērn Latvijas tomātu audzētāji cieta no Krievijas aizlieguma tirgot Eiropas Savienībā audzētos dārzeņus. Šogad barkavieši paši meklē noieta tirgus, paši piegādā produkciju veikalu tīkliem. Katrā ziņā vietējie novērtē to, cik aromātisks tomāts nāk tieši no siltumnīcas.